Ja Dievs tev ir devis noteiktus pienākumus, ko dzīvē veikt, ja viņš tev ir devis ģimeni, par kuru rūpēties, ja tavs pienākums ir ģimene, tad pienācīgi pildi to. Ja esi māte, tad esi laba māte. Ja esi tēvs, esi labs tēvs. Ja esi vīrs vai sieva, attiecīgi pildi savu pienākumu. Kad tu pareizi pildi savu pienākumu, tas kļūst par svētību citiem, un tavi bērni tevi vēro. Viņi mācās pirmkārt no tevis. Kad bērni skatās uz tevi, viņi pārņem tavu piemēru savā dzīvē, un šis modelis tiks nodots tālāk viņu bērniem. Ja tu esi nomākts, ja tu esi vājš, tad to arī tu dosi saviem bērniem, cilvēcei un pasaulē. Krišņa saka, pestīšana ir visiem, pat ļoti egoistiskiem cilvēkiem tiek sniegta pestīšana. Arī tie, kuri dzīvo savā prātā, gūst pestīšanu. Neviens nav pilnībā zudis, bet viņš saka, ej lēnām, vispirms, lai viņi saskata izmaiņas tevī. Esi piemērs, viņi mainīsies, esi pacietīgs, viņi mācīsies būt pacietīgi, esi mīlošs un viņi iemācīsies mīlēt. Esi stiprs. Ķeikuru tev.